Šodien atpakojam jaunu iekārtu, pavisam jaunu. Patīk atpakot tā kā dāvanu kaut kādu, kā atnāca. Šī iekārta ir paredzēta konkrēti šim objektam kā dzesēšanas iekārta. Šī daļā ir hidrobloks ar sūkni. Šeit ir siltummainis. Ja. Šī iekārta ir ar 290 gāzi. Šeit ir kompresoru grupa šajā kastē. Freona siltuma atdalītais, hidrauliskais kontūrs. Augšā ir ventilatori un tā saucamie siltummaini, kondensātori iztvaikotāji. Ņemot to vērā to faktu, ka iekārta atrodas ārpusē, ir potenciāli sasalšanas risks. Ja mēs vienkārši tur ieliesim kaut kādu ūdeni, tas īsti neder. Līdz ar to dzesēšanās sistēmas bieži vien čileros izmanto 98%, izmanto kaut kādus glikolus. Ļoti svarīga nianse. Iekārta ir tomēr darbības laikā gana pamatīgas vibrācijas, līdz ar to obligāti pielietojam vibrācijas ielikums ar flanču savienojumiem, kas arī slāpēs dzesēs to vibrāciju un vibrācija nepāries uz caurulēm. Nedaudz par to, kas ir vajadzīgs vispār, lai izbūvētu šāda tipa objektu. Noteikti tev vajadzīga kvalifikācija, noteikti tev ir vajadzīga pieredze, noteikti ir vajadzīgs pareizais instruments un vajadzīgs projekts. Bez projekta tāda tipa objekti netiek būvēti vispār. Dažreiz ir, bet tā ir lielākā kļūda, un es esmu vienmēr par to, ka projektam ir jābūt.